Čau, Daniel. Vēlos tev parādīt dažas lietas, ko mēs esam izmainījuši šajos 3 treniņos jau, un dažas lietas, ko mēs tuvākajā laikā mainīsim. Tātad pirmkārt, es uzvilkšu šeit plēna līniju, kas iet cauri kātam. Un tagad skaties, šis pa labi ir vecais. Manuprāt, gan tas nav no paša pirmā treniņa, šeit jau ir labāk nekā bija. Redz, kur tev sāk celties rokas augšā un lāpstiņa. Krietni virs ideālās plēna līnijas, ka šeit jau ir daudz tuvāks šodien. Tev ideālā gadījumā vajadzētu būt uz tās līnijas šajā brīdī rokām un līdz lāpstiņai. Galvenā lieta, ko mēs esam izmainījuši, tas, ka tev atvēziens ir kļuvis garāks. Tas ir tāpēc, ka pasties, kā te ir, ja var redzēt kaut ko tajā pa labi. No priekšu varēs labāk redzēt. Tātad 2 iemeslu dēļ atvēziens pagarinājies. Tu bišķi vairāk griezies ar pleciem, bet galvenais tu kreiso roku, kreiso vristu uzvelk augšā. Tā uztais tā saucamā vristkoku, jeb vristsetu, kur iepriekš to nebija. Ja vienkāršāk sakot, 90 grādus tu uztais starp roku un nūju, ko varēs redzēt labāk no priekšu skatoties. Trešā lieta, ko no šī rakursa skaties, mēs esam izmainījuši, skaties, šeit tu vairs ar acīm neskaties uz nūju, ka tu atvēzē. Tev bija tāds kaitīgs ieradums, ka tu ar acīm ķēri nūju atvēzējot. Ja tu droši neticēji tam vienkārši, kur tu atvēzē. Šeit, nezinu, vai atkal tie tumšajā var redzēt, bet tev galva vienkārši griežās atvēzienā. Tas tiešām nav īpaši labi. Tagad viena lieta no šī rakursa, kas mums noteikti būs jāuzlabo. Tu cel rokas augšā pa vienu līniju, ja mēs tā skatāmies pa kādu līniju, tieši rokas tu cel augšā, bet kad tu nāc lejā, tu laid lejā pa pilnīgi citu, tu laid lejā pa daudz stāvāku līniju. Tev rokām jākrīt no leja, pirmā kustība lejā, vairāk šeit vertikāli lejā, tuvāk tev klāt. Un tad arī tāpatās, kā lielākai daļai īstenībā mums pašlaik jaunieši, pie kā viņi strādā, tu teiksim arī, es uzvilkšu tev līniju gar dibenu, skaties, tu pats sev augšā, tu smuka aizgriezies aiz tās līnijas, tā jābūt, bet tad dibens iet uz priekšu, skaties vēlreiz, dibens iet uz priekšu, tā nevajadzētu būt. Kāpēc tas ir slikti? Skaties, es atzīmēšu fiksi, kur tev ir rokas, šeit redzi stājā rokas, skaties, tu nolaid lejā. Tu redzi, ka tev labā kāja ir ieņēmusi vietu, kur tev teorētiski būtu jābūt rokām. Un tāpēc tev nekas cits neatliek, kā īstenībā rokas laist stāvus, ja tu sev nedod vietu. Tāpēc dibens ir jātur atpakaļ, ka tu nāc lejā bišķiņ vairāk un jālaiž rokas tuvāk sev klāt lejā. Tas no šī rakursa arī viss, normāls nobeigums. Te arī bija ļoti stāvus, tas pats, tāds nošķēliens. Tātad šo te plakni lejapvēzienu mums ir ļoti svarīgi izmainīt, tāpēc, ka tev arī uz flightscope visi rādītāji ir pa kreisi. Nūjas lāpstiņi pa kreisi un nūjas ceļš ir pa kreisi. Mums vajag visu vairāk dabūt tā kā inside to into out bišķiņ. Un tad būs daudz labāk. Vēl kas arī tev tā trajektorija uz flightscope arī ir ļoti zema, man vajag, lai tu sit augstāk. Un tu sit zemu, tāpēc, ka lāpstiņi ir cieti impaktā. Viņi nevar lidot augsti, ja lāpstiņi ir cieti. Un tagad fiksiņām kur nu tu man esi, no priekšas un šodienu no priekšas. Bet es saku, manuprāt, tas nav pirmais treniņš, tas, ko es tev tur, tas, kas pa labi, tas ir otrais, manuprāt, ka tu biji. Tātad no priekšas skatāmies, tad arī acis paliek uz vietas, acis vairs neskatās, kur iet nūja, un kur šāds tev tagad ir atvēziens, skaties, šie te 90 grādi, re, kur ir nūja, re, kur ir roka. Super. Skaties, kā te ir. Redzi? Šajā brīdī, ka roka ir paralēli zemē, skaties, kur tev tur ir nūja, un skaties, kur tev te ir nūja. Redzi? Šeit jau izveidojas 90 grādi, kur te ir nūja šeit. Hop, pasties uzreiz, cik garš ir atvēziens. Šeit lāpstiņi ir šajā punktā, un šeit viņi ir šajā punktā. Tā ir liela starpība. Jo lielāks tev tas aplis, jo tu var vairāk ātrumu ģenerēt. Tagad nākot lejā, šeit tu joprojām, šis te pa kreisi, tas ir šodien, tu bišķiņi atgāz galvu atpakaļ, un tāpēc tu siti pirms būmus pa zemi, bet mēs uz treniņu beigām šo te jau atrisinājām. Tu jau sāk būt labāks kontakts, un tu vairs tā nekrīt atpakaļ, bet to mēs vienkārši nespējām uzfilmēt. Bet šeit tu īstenībā krīt atpakaļ vēl vairāk. Kādreiz tā bija, Tātad vēlos tev fiksi parādīt kādu svingu, diezgan labu spēlētāju. Šo spēlētāju sauc Tigers Woods. Tātad skaties, rekur pa labi. Skaties, kur viņam nūji skatās, kad roki paralēli zemē, redzi? Tas aplis.
redzi, 0 augšā, 90 grādi jau principā, redzi? Skaties, kā viņš pabeidz. Atkal 90 grādi. Redzi? Tagad skaties, ko viņam darīs. Galva pirmkārt skatās, redzi, skatiens visu laiku uz leju. Tālāk skaties sitienu brīdī. Skaties, re, ko viņam ir galva. Nodziesīšu tos visus līnijas par šo laiku, vai to labāk redzi. Re, kur ir galva, viņi nekritīs atpakaļ. Skaties, redzi? Redzi? Viņš griežās cauri, bet negāž galvu atpakaļ. Tas arī viss. Ļoti labs darbs. Šī ir ļoti maza daļa no tā, kas tev ir jādara, lai vispār vai sasniegt savus mērķus, kas ir handikaps 0. Golfs nav tikai sist būmiņus un staigāt pa laukumu. Šī svings un šī tehnika, tā ir tās 1/15 daļa no visa golfa. Tev ir pie mentālā jāstrādā, tev jābūt rutīnē labai, tev ir jākļūst daudz lokanākam, daudz mobilākam. Tā kā tas ir tikai sākums, vecīt, ja, un ar kaut ko ir jāsāk, bet es varu apsolīt to, ka es ar tevi strādāšu, es centīšos dot tev pēc iespējas labāku informāciju, ja, un galvenais jau ir darboties ar cilvēku, un ja neko nedarīs, tad pilnīgi noteikti nesasniegs neviens savus mērķus, un nekas nenotiks, ja, bet es apsolu, ka es strādāšu, un darīšu visu pēc labākās sirdsapziņas. Tā kā tā uz priekšu. Cerams, ka tev patīk, un turpinam. Paldies!